Labvakar visiem! Šodien par to, kāpēc būtu jāsāk ar ūdeni. Tā tad sāksim šodien runāt tieši par to, kāpēc vajadzētu tieši sākt ar ūdeni. Mans vārds ir Agnese Zīra, un es jau šajā te veselības klubā esmu 17 gadus. Pirms 17 gadiem es šeit atnācu tikai tāpēc, ka man bērni slimoja, un tajā laikā bija nopietnas problēmas jaunākajam dēlam. Uh, Tieši kādas problēmas? Viņam sākās organisma atūdeņošanās no tā, ka viņš nebija ēdis un dzēris 2 nedēļas. Caurēja vemšana, 14 dienas, zāļu pārdozēšana nopietnās devās. Un tāpēc sanāca tā, ka es nonācu šajā te veselības klubā. Tālāk sāku visu vairāk pētīt, un šobrīd jau ir daudz vieglāk un saprotamāk, jo ir ļoti daudz informācijas, daudz informatīvi materiāli. Arī šī prezentācija, kuru šodien es jums rādīšu, ir kompānijas Coral Club izveidota, un te vairāk ir par to, kāpēc ir nozīmīga vispār hidratācija mūsu dzīvē. Nutricologi un zinātnieki ir salikuši kopā tos ūdens bagātināšanas elementus, kas izveido tādu bioloģiski pieejamu ūdeni, kad ūdens mūsu organismā jau veic to funkciju, kas patiesībā ļoti, ļoti vajadzīga. Ļoti bieži ir tā, ka mēs patiesībā pat nevaram aizdomāties, cik ļoti milzīga loma mūsu organismā ir ūdenim, un lai šis ūdens nokļūtu tieši mūsu šūnās. Tāpēc ir izveidota programma Hidramaks, lai cilvēks saņemtu tādu optimālo hidratāciju. Kopumā organisms satur ļoti, ļoti daudz šūnu, triljoniem šūnu, no kurām šūnas satur tieši ūdeni. Plaušās ir 80% ūdens, mūsu asinīs 83% ūdens, 72% ir ādā, 75% smadzenēs, 75% muskuļos, locītavās, 22% ir šis te ūdens. Tāpēc, ja cilvēka organismā, piemēram, lai aknas strādātu normālā darbošanās režīmā un varētu izdarīt savu lielo darbu, diennakts laikā mūsu akniņai ir vajadzīgs 1 litrs 4 ml ūdens. Un savukārt, ja cilvēks ūdeni nedzer vispār, tad viņa šī akna nevar izdarīt savu darbu pilnvērtīgi. Vēl ko viņa izdara mūsu akna, viņa paņem ūdeni no citas vietas organismā. Un iedomājieties, ja akna paņem ūdeni no asinīm, līdz ar to asinis paliek biezākas, sliktāk plūst, un, protams, nevar arī izdarīt jau savas funkcijas tik labi. Tiek paņemtas ūdens no locītavām. Jā, locītavas sāk sāpēt no kauliem, no smadzenēm. Galva tā nestrādā, nogurums, galvas sāpes, nelaba pašsajūta. Ja smadzenēm trūks skābekļa, smadzenes dod signālu vēnām, vēnas ceļ asinsspiedienu. Un tāds organismā savstarpēji viss mums ir ļoti, ļoti saistīts. Tāpēc ļoti svarīgi ir ievērot šo ūdens līmeni organismā. Asinis mums ir visur organismā, gan limfa, gan siekalas, gan kuņģa sula satur ūdeni, urīns, sviedri, asaras, visi šķidrumi. Cilvēks patiesībā ļoti daudz sastāv no šiem šķidrumiem un ir atkarīgs no šie šķidrumu kvalitatīvas cirkulācijas, jeb apmaiņas. Jo vairāk mēs apmainam šo ūdeni, teiksim, sliktais izvadās, tīrais, labais, svaigais ienāk un attīra ūdeni. Iedomājieties, ja mēs savu, teiksim, no rīta savu seju mazgātu ar ķīseli vai kafiju, ja? Mēs nejustos labi. Vai podā mēs nolaistu ar sulām, ja ar kompotiem mēs nolaistu savu podu, ja? Un nelietotu vispār ūdeni. Kāds tas pods izskatītos? Saķepis, netīrs, pēc aromāta nepatīkams, tas pats arī cilvēkiem notiek, ja? Sviedri paliek nepatīkamāki, urīns smako.
Kuņģa sula paliek skābāka, dedzina, ja, cilvēkam veidojas dažādas disfunkcijas no tā, ka organismā trūkst ūdens. Ūdens ir ļoti svarīgs mūsu organismā. Ūdens arī satur ūdenī šķīstošo elementu, šos elementus satur, un šie elementi tie, kas nodrošina ļoti daudz, arī ļoti nozīmīgas veselībai, pašsajūtai svarīgas funkcijas. Cilvēka ķermenis par 2/3 sastāv no ūdens, un par 1/3 sanāk no šiem ķīmiskajiem elementiem, kas ir mums visiem pazīstamais kalcijs, magnījs, kālijs, cinks, ja? Šeit ir ļoti daudz sarakstīti, bet ir vēl arī vairāk. Un šie visi mikroelementi mums ir vajadzīgi, lai mūsu organisms normāli darbotos, lai organismam būtu enerģija, lai mums būtu laba pašsajūta, lai prāts, smadzenes labi strādātu, lai elpa būtu svaiga, lai funkcionētu ļoti labi iekšējie orgāni, darītu savu darbu, ja? Bet viss sākas ar šūnām, šūnu līmenī. Ūdens tas ir kā dzīvības avots, jo pateicoties ūdenim, mūsu organismā tiek piegādātas barības vielas. Ja? Barības vielas tiek piegādātas šūnām visā organismā. Vēl ūdens attīra no toksīniem, ja? Palīdz izvadīt no organisma vielmaiņas blakus produktus, toksīnus un piesārņojumus. Ja? Tas ir stāsts tiešām par to, cik ļoti svarīga loma ir ūdenim. Palīdz kontrolēt svaru, jo pateicoties ūdenim tiek pātrināta vielmaiņa, tiek sekmēta līdz ar to tauku sadedzināšana. Ūdens regulē mūsu ķermeņa temperatūru, ļoti svarīga funkcija, kā arī palīdz regulēt asiņu viskozitāti, jo cilvēks labāk, kvalitatīvāk dzer ūdeni regulāri, jo šķidrākas, labākas, kvalitatīvākas būs asinis, ja? Jo mazāk dzer ūdeni, jo cilvēkam biezākas asinis, nespēja piegādāt tik labi skābekli, varbūt galvas sāpes, nogurums, kas ir vēl trakākais, ja, teiksim, var veidoties trombi, protams, arī celties asins spiediens. Nu, protams, locītavas stāvoklis, jo ūdens piedalās šī stinovālā šķidruma izstrādē, kas ir pati galvenā locītavas tāda eļļojošā smērviela. Ja netiek pietiekoši dzert ūdens, locītavas nesaņem pietiekoši mikroelementus un sāk nodilt locītavas skrimšļi. Un, protams, visi zin, pie kā tas noved, tāda operācijas un locītavu maiņa, ja? Ūdens deficīts izsauc gan galvas sāpes, gan paaugstinātu asinsspiedienu, pātrinātu sirdsdarbību un elpošanu, paaugstinātu holesterīna līmeni, jo, ja mēs nedzeram pietiekoši ūdens, tad līdz ar to žults paliek bieza, un viņa nepārāk labi attek un nepalīdz sašķelt taukus. Līdz ar ko ļoti nopietna lieta notiek organismā, ja, kad arī sliktais holesterīna līmenis paceļās. Ādas matu nagu sausums, protams, sāpes locītavās un pats tāds nozīmīgākais, ja, iekšējos orgānos veidojas gan nierēs, gan arī žultspūslī var veidoties akmeņi, kas pēc tam ļoti bēdīgi var beigties, ja. Tāpēc ūdens loma ir ļoti svarīga, optimāla, ļoti svarīgi, kādu ūdeni mēs dzeram. Protams, ūdenim ir jābūt tīram. Cilvēki bieži vien saka, es dzeru tēju, kafiju, es dzeru sulas, bet ūdeni es vispār nedzeru. Ja mēs paskatāmies uz dzīvniekiem, tad dzīvnieki dzer tieši tikai ūdeni. Ja? Viņi kafiju nedzer, viņi tējas nedzer, viņi dzer ūdeni. Ja? Un patiesībā mūsu šūnai ir vajadzīgs ūdens. Iedomājieties, lai tas organisms pārstrādātu sulas, tējas, kafijas par ūdeni, viņš pieliek pūles, ja? Viņš pieliek savu enerģiju un patiesībā tērē šo enerģiju, lai dabūtu šo lielisko rezultātu. Lai pārstrādātos tēja, kafija, arī tam ir vajadzīgs papildus ūdens daudzums. Nu, par alkoholu vispār nerunājot, ja, jo alkohols ļoti piesārņo organismu un tiek noslogotas aknas, tāpēc noteikti jūs zinat, ja kāds ir iedzērs vairāk alkoholu, nākamajā dienā viņam ļoti slāpst, viņam ļoti gribās dzert, jo akna papildus prasa šo šķidrumu uzņemšanu, papildus prasa ūdeni, jo viņa nepietiek tie 1 litrs 400 ml, viņai vajag vairāk, lai viņa pārstrādātu to visu, kas tur ir saražots, šos visus atkritumus, ja? Jo akna mūsu organismā ir ķīmiskā rūpnīca, viņai ļoti ir vajadzīgs ūdens. Un, protams, kad ūdens būtu ideāls tādā ziņā, ja viņš ir, ja tas ir minerālu vielu, skābju, sārmu līdzsvaru sastāvu veidojošs, ja? Kas ir ļoti svarīgi, ja?
ūdens ar optimālu minerālu sastāvu. Tajā jābūt ir kalcijam, magnijam, cinkam, kālijam un daudziem citiem mikroelementiem, kas ļoti labi arī aizpilda mūsu organismā šos deficītus. Un optimāli vajadzētu izdzert 1,5 līdz 2 litru dienā, 30 ml uz 1 kg svara. Tur var pareiķināt katrs individuāli, cik tad ūdeni vajadzētu izdzert. Ūdenim saturot tātad mūsu organismā, kaulos, locītavās, muskuļos un sirsniņā ūdens, kas tur atrodas, šis ūdens satur kalciju. Kalcijs ir tas minerāls, kas veido sārmainu vidi. Un ja organismā ēdam mēs visu kaut ko, ko ēdam ikdienā, pusfabrikāti, baltmaizes, saldumi, dažādi ohidrāti veido skābu vidi. Un ja organismā ir pārāk skāba vide, tad organisms mums ir ļoti gudrs. Viņš šo kalciju paņem no kauliem. Viņš šo kalciju paņem no citurienes, tā kā kompensējot šo darbību, kas uz šo brīdi dzīvībai nepieciešama. Līdz ar to veidojas šie deficīti. Tāpēc ļoti svarīgi ikdienā ir uzņemt ūdeni, kur ir tātad šis te kalcijs. Magnijs nervos, muskuļos, smadzenēs, kaulos, sirdī. Kālijs sirdī, muskuļos, nervos, kaulos. Silīcijas muskuļos, nervos un nierēs. Kaulos, kuņģa, zarnu traktā, muskuļos, smadzenēs, fosfors. Ļoti svarīgi mikroelementi mūsu veselībai. Ūdens līdzsvaru organismā palīdz veidot divi minerāli - kālijs un nātrijs, veidojot elektrolītus. Ja, šie ir elektrolīti, regulē ūdens līdzsvaru organismā. Jo ūdens deficīts, ja cilvēka organismā ir, tad ir vājums, aizdusta, galvasāpes, atūdeņošanās. Ja ir ūdens pārpilnība, tas ir tā kā tas ūdens nav šūnā, viņš nav bijis tik bioloģiski pieejams kvalitatīvs ūdens, ja tas ir pārāk ciets ūdens, ja tas ir krāna ūdens, ja tas ir ūdens, kas ir ļoti ciets ar neorganiskajiem minerāliem un metāliem vēl pie tam, ja? Tad līdz ar to viņš veidojās, vairāk paliek starpšūnu šķidrumā un jau veidojās ūdens tāda pārpilnība, veidojās pat tūska no tā visa. Ja? Tāpēc ūdenim ir jābūt kvalitatīvam pēc vairākiem rādītājiem. Un šeit ir parādīts kālija nātrija tandēms, kad kā notiek šī vielmaiņa šūnā. Ja? Vielmaiņa šūnā ir ļoti svarīga, jo tieši šī te pateicoties kālijam, tiek ielaistas barības vielas šūnā. Ja pietrūkst kālija, šūna nevar dabūt šīs barības vielas. Tātad kālijs ļoti svarīgs. Nātrijs savukārt ir tas, kas palīdz izvadīt no organisma tos vielmaiņas produktus un izšķīdinātos. Ja? Tāpēc ļoti svarīgs kālija un nātrija šis te tandēms. Kālijs, tas ir galvenais organismā elektrolīts, kas regulē ūdens sadali un izvadīšanu no organisma. Ja veidojas tūskas, tātad tas ir rādītājs, ka cilvēka organismā trūks šī te kālija. Kālijs nodrošina arī barības vielu nogādāšanu šūnā, nodrošina šūnu izvadīšanu, toksīnu tieši izvadīšanu no šūnas un atjauno organisma enerģijas līmeni. Kālijs ir tas mikroelements, kas ātri izvadās no organisma, tad, kad cilvēks ir stresainos apstākļos, un mūsdienu situācijā patiesībā lielākā daļa trūkst šī kālija. Un mūsdienu uzturā viņa arī pietrūkst. Tāpēc arī veidojas tūskas un liekais šķidrums krājas organismā. Dažkārt to pat nevar pamanīt. Ja? Nātrijs, tas ir galvenais otrs elektrolīts, kas regulē ūdens sadali, aizturi organismā kopā ar kāliju piedalās nervu impulsu pārraidīšanā. Tātad, ja pa daudz ir nātrija, tad tiek aizturēts šis te ūdens, un arī pārsvarā ir vairāk nātrija un kālija tieši pietrūkst organismā, jo nātrijs, tas jūs zināt, mums ir sals, jā. Sals satura tātad nātriju. Oksidatīvie procesi, šūnu sabrukšana, slikta ekoloģija, nepareizs uzturs, stresainas situācijas, protams, arī nekvalitatīvas tādas dzīvesveidu uzturēšana, kā smēķēšana, alkohols, nekvalitatīvs ūdens un nekvalitatīvi dzērieni, ja, jo tagad ir ļoti daudz sintētisku dzērienu, ja mēs paskatāmies, ja, dažādi alkoholiskie kokteļi, kur ir klāt sajaukti gan cukuri, gan sintētiskās garšas, smaržas, pastiprinātāji, viss tas ir nenormāls kokteilis, ko var nosaukt pie nekvalitatīvā arī ūdens. Ja?
Protams, ūdens ir nekvalitatīvs, ja tas ir krāna ūdens, jo tas satur arī ne tikai smagos metālus, bet ūdens no krāna var saturēt arī tās kaitīgās vielas, ar ko tiek dezinficētas trubas, vienkārši runājot, ja. Tas jau ir arī ļoti nopietni. Un tā tad oksidatīvais stress, slimības, priekšlaicīga novecošanās, neironu bojājumi, smadzeņu darbības pasliktināšanās. Tas ir arī no šīs sliktās ekoloģijas un no tā, ka cilvēkam ir stresaini apstākļi patstāvīgi. Un atjaunojošo procesu ir tāda šūnu aizsardzība. Ja mums ir pH virs 7 antioksidantus, ja mēs lietojam, ja sārmainu šo te ūdeni, ko var izmērīt ar tādu speciālu aparatūru un uzrādīt šo te oksidēšanās, reducēšanās potenciālu līdz mīnusam, līdz mīnus zīmē. Tad tā jau ir veselība, spēks, enerģija un jauneklīgums tāds, ja? Un te var redzēt šo te skalu, tātad ūdens oksidēšanās, reducēšanās potenciāla skala, ko mēs varam pamērīt. Ja, teiksim, es esmu piedalījusies tādos mērījumos, kad paņem ūdeni, ielej tātad ūdeni traukā, paliek speciāli aparātu un nolasa šo te mērījumu. Ja, teiksim. Un ja ūdens ir pozitīvi lādēts, plus 200, plus 400, tad tas atņem no mums enerģiju, lai viņu pārstrādātu. Organisms atdod savu enerģiju, ja? Ļoti daudz. Savukārt, ja ūdens aiziet uz mīnus zīmi, tad jau tas ir tas ionizētais ūdens, kas mums dod enerģiju, kas dod šūnām papildus aizsardzību, ja? Tas ir mūsu jau zināmais korāla maina ūdens. Par ko tūlīt arī stāstīšu, tā ir vesela programma, kas saucās Hydromax, un tur ir viss, kas ir vajadzīgs tādai optimālai hidratācijai. Un tātad pirmā lieta, kas tie bagātina ar nepieciešām minerālu vielām mūsu organismu, tiek saņemta antioksidantu aizsardzība šūnu līmenī. Un kas ļoti svarīgi, intracelulārā šī ūdens stāļu līdzsvara regulēšana notiek, jo nāk klāt kālijs, ja, aktīvais kālijs. Par ko arī vēlāk pastāstīšu vairāk. Tad Coral Mine, tā ir kompozīcija, kas sastāv no 69 mikroelementiem. Sango korālis dzīvā veidā dziļ jūras ūdenī, iegūts, attīrīts, sasmalcināts, dabisks produkts 100%, ko pievieno ūdenim uz 1,5 litru vienu paciņu, ieliek, un ūdens maina savu kvalitāti. Sangu korālis gan absorbē kaitīgās vielas, kas var būt šajā ūdenī, gan mineralizē šo ūdeni ar bioloģiski pieejamiem mikroelementiem, kas ir kalcijs, magnīts, kālijs, cinks un vēl visi pārējie 69 mikroelementi. Līdz ar ko šis ūdens uztur optimālu pH līmeni, kas ir sārmens, kas ir vajadzīgs mūsu organismam, kas tieši dod to veselīgo enerģiju. Regulē minerālu vielu balansu organismā, un dod tātad dzīvībai tādu svarīgu šos te normalizācijas procesus. Un ūdens kļūst mīkstāks, viņu daudz vieglāk ir iedzert nekā parastu ūdeni. Daudz vairāk var izdzert. Otrs tātad ūdens uzlabotājs mums ir pentokan, un tas ir šī te formula, intracelulārā ūdens sāļu līdzsvara regulēšana, kas ir pateicoties šim aktīvajam kālijam, elektrolītam. Un papildus ir arī C vitamīns un riboze pievienota, kas uzlabo arī šo te antioksidanta iedarbību. Atjauno organisma enerģijas resursus, normalizē skābju sārmu līdzsvaru, palīdz izvadīt, teiksim, šķidrumu no organisma, lai neveidotos tūskas, ja ļoti iesakāms tiem cilvēkiem, kam veidojās šīs te tūskas. Tiem cilvēkiem, kam problēmas ar sirsniņu, ļoti labi palīdz arī šis te pentokāns. Ja paliek cilvēkam pēkšņi slikti ar sirdi, arī tad var šo te izmantot kā pirmo palīdzību. Jo tikko cilvēks saņem šo papildus kāliju, kas ir dzīvais aktīvā formā, kālijas viņš ļoti labi uzreiz veido šo te ūdensāļu līdzsvaru un organismā visā funkcionē daudz labāk. Un ļoti jaudīgs, pasaulē jaudīgākais antioksidants, tas ir H-500. Tātad -500 ir šis te oksidēšanās, reducēšanās potenciāls, ja, kas ir izmērīts un tiek parādīts. Ja.
kas patiesībā ir ļoti vērtīgi mūsu organismam, jo novērš oksidatīvos tos procesus, novērš šo destruktīvo ietekmi uz organismu, veido ļoti sārmainu vidi. Ja, teiksim, vīrusi, baktērijas neattīstās sārmainā vidē. Tad šis ir tas produkts, kas ir tajos brīžos, kad ir šīs vīrusu saslimšanas, vispārējais viņš ir kā pirmā palīdzība sārmainu vidi veidojoši. Taču ikdienā lietojot sportistiem, uztur augstas darba spējas, uztur izturību, ja, un palīdz organismam ikdienā cīnīties arī pret šiem brīviem radikāļiem. Komplekta optimāla hidratācija tātad paaugstina darba spējas, veicina normālu vielmaiņu un palīdz aizsargāt organismu pret tādu agrīnu novecošanos. Un tā ir sinerģija, jo tā komponentu sastāvs salikts tā, lai tā kā puzles gabaliņi saliekās kopā un cilvēks saņem optimālo hidratāciju, kas ir ļoti, ļoti būtiski, lai cilvēkam būtu vairāk enerģijas, labāka pašsajūta un prāts labāk strādātu, labāka asinsrite. Ļoti ērta forma, ērta lietošana. Ja ūdeni cilvēks dzer, ir pavisam vienkārši piemet klāt to maisiņu, viņš 5 minūtes pastāv, var dzert. Pēc 24 stundām taisam jaunu pudeli atkal sev un turpinam iedzeršanu. Ja? Pentokāns ir šķīstošais produkts, tādas kā tabletes iemet ūdenī uz 100 ml, viņš izšķīst tāds aktīvi reaģējoši un izdzer šo te ūdeni ļoti garšīgs, patīkams tāds iedzerams dzēriens. H-500 ir mazās kapsuliņās, viņu var vērt vaļā uz 1,5 litru, iekaisīt iekšā vai lietot pa vienai kapsulē uz 25 kg svara, teiksim, no rīta, tukšā dūšā, tiem, kam ir 75 kg, 3 kapsulas izdzeram vai nu atvertā veidā ūdenī, vai nu kā kapsulu uzdarot pietiekoši daudzumu ūdens, ja? Bērniem arī šo produktu var dot, arī maziem bērniem, jo ir problēmas ar veselību vai saslimšanas kaut kādas pilnīgi noteikti, jo ļoti spēcīgais antioksidants veido sārmainu vidi un var tātad uzlabot savu pašsajūtu. Nu jā, Hidramaks komplektu var iegādāties mūsu veikaliņos, mums ir Rēzeknē un Rīgā 2 veikali, ir arī iespēja iegādāties internetā pasūtot caur mājaslapu, ja jūs esat tātad mūsu VIP klients, jeb kluba biedrs, tad jums ir 20% atlaide, šobrīd cena šeit ir mainījusies. Tā. To varēsiet apskatīties internetu veikalā. Tas arī viss, ko šodien jums gribēju stāstīt par šo ūdeni. Vēl gribu pastāstīt savu rezultātu. Tad, kad es tikko sāku šo te ūdeni lietot pati, tad man ļoti pārsteidza tas, kā man uzlabojās enerģija, daudz bija enerģijas, un bankas darbā strādājot, es biju iedzīvojusies migrēnās, galvas sāpes nežēlīgas, tās ir, ja, nevienas zāles nepalīdz, tad lietojot šo ūdeni, man migrēnas vispār pārgāja, ja. Tātad ļoti svarīgi atjaunot šo ūdens līdzsvaru organismā. Tas nenotiek uzreiz, tāpēc šis komplekts ir paredzēts mēnesim, tas tad 30 dienām, jo tā ūdens atjaunošanās organismā notiek pamazām. Ja šūnas saņem šo bioloģiski pieejamo ūdeni, pilnīgi citādāk ir pašsajūta un mēnešu laikā tikai viņu var atjaunot. Un tad, kad ūdens līdzsvars jau ir atjaunots organismā, tikai tad var taisīt nākamos soļus. Par tiem arī citreiz. Lai visiem izdevies vakars un forša diena, ja kāds skatās pa dienu. Paldies par uzmanību!